Tātad šodienas pirmās nodarbības tēma mums ir Fibonacci, kaut gan mums visa kursa tēma ir Fibonacci enerģētiskās gaismas mandāls. Un es gribu atzīmēt, ka nodarbība sastāvēs no 2 daļām. Pirmā daļa būs tāda, es tā izslīdēšu ar slaidiem cauri šai te Fibonacci enerģētisko gaismas mandalu tēmai, pastāstīšu par un ap un tā, un tad otrajā daļā būs jau tāds praktiskais vingrinājums, jeb citiem vārdiem sakot, pirmo savu mandalu varēs paši savām rociņām uzģenerēt. Lūk, un tie, kas ir bijuši manās nodarbībās iepriekš, zina, ka es parasti pirms sākām to ceļojumu mandalu pasaulē, jautāju vienmēr baļu sistēmā no 1 līdz 10, tā kā to savu šī brīža garstāvokli, ar kādu tu esi atnācis uz nodarbību, tā kā, tā novērtēt, tā, lai saprastu to lauku temperatūru. Un tad es varu teikt, ka varat rakstīt iekšā, jā, sarakstēt message'os, kas mums ir pie Zoom arī klāt, un varat arī tāpat verbalizēt un pateikt, ai, 8, jauki, jā, man arī, es teikšu, man arī ir 8, un tā, Intai arī ir 8, burvīgi. Tad mēs apmēram esam uz viena viļņa līdzīgās vibrācijās. Es arī uzreiz pierakstīšu 8, un tad, kad beigsies nodarbība, tad varēsim paskatīties, kā būs tā kopējā temperatūra vai nu mainījusies, vai palikusi tikpat stabila, vai varbūt mums ir gadījumi bijuši, kad no 4 paceļās uz 8, un ir arī gadījumi, kad no 8 nokrīt uz 6, visādi mēdz būt. Labi, tātad te tāds neliels slaids, kurā var redzēt, kādas tās mandalas visbiežāk, ja mēs runājam par enerģētiskajām mandalām, viņas ir gan kvadrāta formas, gan šūnas formas. Šīs te es esmu izcēlusi šobrīd, jo tāpēc, ka šī mēs strādāsim ar šādu te formāta mandalām kursa laikā. Protams, ka līdz riktīgai tādai piepildītāji pilnai dzimšanas dienas mandalai vai tā kā labajā pusē tās šūnas mandalas mēs nonāksim kursa 2. daļā. 1. daļā mēs darbosimies ar terapeitiskajām punktu mandalām, par to arī mazliet vēlāk uz priekšu pastāstīšu. Un par ko tad šodien mēs te parunāsim? Pirmkārt jau vispār, kas ir Fibonacci enerģētiskās mandalas, kā mēs viņus ģenerējam, 2 vārdos par to, kā mēs varam palīdzēt dziedināt viens otram, un galvenokārt sev, jo tāpēc, ka šis ir visekoloģiskākais veids, kā palīdzēt sev, kā piekļūt savām slēptākajām dvēseles dzīvēm. Un jā, arī kā var programmēt realitāti un piepildīt savus mērķus un atjaunot veselību un palīdzēt bērniem un par visu šo te daudz un dikti parunāsim. Tā kā mēs esam tādā pavisam šaurā lokā, tad man ir maz tāds jautājums, arī varat ielikt vai vienkārši pateikt kamerā, teiksim, 0, ja jūs mani galīgi nezināt, 1, ja jūs tā kā ar mani jau esat saskārušies kādreiz kaut kur kādos sociālos tīklos vai varbūt dzīvē, un 2, ja jūs labi mani zinat, mēs jau sen ejam kopā plecu pie pleca, tad, lai es saprastu, cik auditorija ir pazīstama, jo no tā, protams, ir atkarīgs, cik daudz man par sevi jāapstāst. Lūk, tagad es te laikam neredzēju nevienu atbildi. Jā, nezinu, kāpēc pēkšņi es vairs neredzu atbildes, bet labi. Pieņems, varbūt tās, ka var vienkārši mutiski pateikt. Varbūt, ka var vienkārši mutiski pateikt. Ja es zinu mani un Inta, man šķiet arī mēs tikāmies pie Ingas. Jā, tā kā tad es īpaši daudz neaizkavēšos uz to savu personu
Jo, nu, divos vārdos tikai var pateikt to, ka jā, ka es esmu mākslas bakalaurs, man ir kultūras akadēmija, pabeidz teātra fakultāti, un pēc tam es strādāju 25 gadu garumā par frizieru grimētāju, iedziļinājos visās krāsās, kolorimetrijā, koloristikā, un tad, kad apguvu šīs te Fibonacci gaismas mandelas, tad ieguva arī mākslas terapeita certifikātu darbā ar gaismas mandelām. Lūk, tā kā, jā, tas manas izaugsmes ceļš sākās manos 33, šobrīd man ir 54, un, protams, ka kursa laikā es arī pieskāršos tam savām jaunības eliksīram un jaunības formulai, kā uzturēt sevi tonusā un būt vienmēr jaunai un skaistai. Lūk, par maniem skolotājiem. Jā. Pirmām kārtām šī visa šī te gaismas mandalu sistēma ir nākusi no Ursulas Irganga. Viņai gluži tāpat kā Meņģļējumam savukārt Meņģļēju tabulā parādījās no augšas sapnī vai kā citādāk, neatceros. Bet tieši tāpatās arī Ursulai, jā, viņai patiešām atnāca tā meditācijā tā visa krāsu sistēma, jo mēs mandalas krāsojam pēc noteikts krāsu tabulas, ko mēs arī kursa laikā apgūstam. Un tā, Nikita Jemeļānovs ir viņas tiešais skolotājs, un es esmu pie Nikitas mācījusies, pie Nikitas arī kārtojusi eksāmenu. Un arī pie Ursulas esmu bijusi meistarklasēs, tā kā nav tā, ka es nezinu, ko es runāju. Vivita, bet saki lūdzu, bet tā Ursula, viņa joprojām pasniedz kaut kādas meistarklases, viņa ir dzīva? Jā, Ursula meistarklases vada vācu valodā. Ir vajadzīgs vai nu saprast pašam, vai nodrošināties ar tulku. Man palaimējās būt meistarklasē, ko bija organizējušas Krievijas meistarītes, un viņas bija norganizējušas tulku. Jā, un es tātad, Ursulu caur krievalodu klausījos. Un viņa joprojām meistarklases pasniedz, cik es saprotu, kursus viņa vairs tā pati nevada. Viņa uzskata, ka viņa pietiekami daudz sagatavojusi savus sekotājus, un tāpēc, jā, bet uz meistarklasēm kaut kādā veidā var droši vien pie viņas nokļūt. Paldies! Jā, paldies par jautājumu. Īstenībā vērtīgs, jo tāpēc, ka es ļoti būtu gribējusi pie pašas Ursulas mācīties, jo mums Latvijā īstenībā ir meistara Evita Strādera, kas ir pie Ursulas mācījusies. Mums ar Evitu ir ļoti labs kontakts, jo mēs arī abas divas, viņa tāpat kā es ir frizieri savā iepriekšējā dzīvē, bet šobrīd, protams, viņa ir ar sakrālo ģeometriju un mandalām sevi piepilda. Lūk. Tātad, jā, kā tad tās mandalas mums var palīdzēt un dziedināt tās dažādās sfēras, jo sfēras tiešām ir visdažādākās, un arī 8. nodarbībā, tad, kad mēs strādājam ar afirmācijām, tad mēs izmantojam dzīves harmonijas apli, lai katru šo sfēru noteikti, kurā tad mums ir visakūtāk vajadzīga palīdzība. Jo strādājot ar veselību, mēs varam gan mandalu konkrētam orgānam izveidot, gan terapeitisko punktu mandalu izzīmēt un nodiagnosticēt, kādā stāvoklī šobrīd ir mūsu veselība. Mēs varam uzģenerēt konkrētu ķīmisko elementu un uzlādēt ūdenī savu dzeramo. Attiecībās, ja gadījumā ir tā, ka ir kāds cilvēks, ar kuru jūs jau entos gadus vienkārši nerunājat, vai ir kaut kāds konflikts izveidojies, tāds samazglojums, kuru grūti atšķitināt, tad ar šīm te var gan ģenerējošo mandalu pagatavot, gan šīs terapeitiskās punktu mandalas ņemt talkā un izstrādāt, kamēr beigās kaut kādā mistiskā veidā tas mezgls tiek atšķitināts. Lūk, ja runāja par profesiju, tad, protams, ka šis varbūt ir tāds mazliet tā kā, liekas, kā var mandala palīdzēt profesijā, bet, ja, piemēram, jūs uztaisīsiet afirmāciju, ka vēlaties saņemt, nezinu, algas pielikumu vai kāpt pa karjeras kāpnēm vai vēlaties, teiksim, sasniegt kaut kādu mērķi, ko jūs esat tā kā nosprauduši, tad arī šādā veidā var uzģenerēt mandalu vai pastrādāt terapeitiskajā.
Nu, finansēs tieši tāpatās, ja. Tie, kas pie manis bija iepriekšējās plūsmās, atcerās, ka mēs taisījām afirmāciju ienākošās naudas plūsmu. Būtu interesanti zināt, starp citu atgriezenisko saiti jāpajautā meitenēm, vai pirmie, kā teikt, asni jau dīkst. Lūk, nu jā, par mērķiem arī ir līdzīgi, kā es teicu, ka profesijā, teiksim, par tām karjeras kāpnēm, kā arī, ja mēs uztaisam mandalu konkrētam tur mērķim, un tad attiecīgi viņu noliekot kaut kur savā telpā un miedarbojoties ar viņu, mēs visu laiku tā kā miedarbojamies ar to savu mērķu, uz kuru mēs virzamies. Vieglāk tas notiek. Un arī par vārdiem, ja, mums otrajā daļā, otrā nodarbība, tas sanāk 7. pēc kārtas kursā, bija par vārdiem, un vārdus var gan pats, teiksim, savu vārdu uzģenerēt, jo tāpēc, ka, ja mēs, piemēram, savu vārdu vai otru cilvēka vārdu dzirdam vai varam izlasīt uz papīra uzrakstītu, tad caur šo mandalu mēs varam redzēt, kā cilvēki uztver mūsu. Kā tas mūsu vārds vibrē apkārt telpā. Tur bija arī tāds neliels testiņš, ko es ieliku mūsu grupiņā, kad Vivita vai Vineta, kurš vārds vairāk rezonē, piemēram, ar mani, jo tur ir atsevišķi stāsts par to, kā skolas laikā mani visu laiku kļūdaini sauca pa Vinetu, tad, kad vajadzēja izsaukt pie tāfels. Lūk. Un jaunajiem vecākiem arī šis te var palīdzēt arī brīdī, kad nevar izšķirties likt Annu vai Mariju, tad ļoti veiksmīgi var uztaisīt, pieņemsim, Anna Jansone, piemēram, vai Marija Jansone. Un tad paskatīties, kā šis te vārds ar šo te uzvārdu iedarbojās. Ļoti interesanti, piemēram, ir, kad cilvēki domā mainīt vai nemainīt uzvārdu. Var uztaisīt arī uzvārdu mandalu un paskatīties, ar kuru uzvārdu, kurā, teiksim, savu vecāku vai vīra vecāku egregorā, tā enerģētika plūst tāda patīkamāka. Jo, kā jau es arī teicu intervijā sarunā ar Ingu Žentiņu, ka nav ne labu, ne sliktu enerģiju. Viņas vienkārši ir vai vienam kaut kas viens vairāk izpaužās, otram kaut kas otrs, un tas, kā mēs viņus pielietojam, tas ir atkal, protams, cits jautājums. Šīs te Fibonacci gaismas mandals, viņas darbojas pēc visuma likumiem, un pamatā ir šis te zelta griezums, ko mēs varam redzēt gan saules piķēs, gan bišu stropā, gan kosmosā, gan kāpostu galvā, gan papardes tanī gredzentiņā, pilnīgi ļoti daudz kuru, un gliemežnīcās tāpatās. Un, ja jūs, piemēram, tagad, es jau skrienu mazliet uz priekšu. Un šis te, kāpēc mandals sauc par Fibonacci gaismas mandalām, jo šis te viduslaiku zinātnieks Leonardo Pisano izrēķināja, atrada šo te sakarību šim te zelta griezumam, ko mēs tikko redzējām dabā. Viņu izdevās izskaidrot. Viņš atrada šīs te proporcijas, šīs te zelta griezuma proporcijas, un par cik viss mūsu apkārtnē, mūsu telpā, mūsu dabā, mūsu visur, pat arī mēs tālāk uz priekšu vienā slaidā redzēsiet, arī DNS ir ar šo te spirāli veido mandalu, tā kā, viss ir par to, un tad, un šīs te, šie te cipari tiek izmantoti attiecīgi ģenerējot, skaitļojot šīs te gaismas mandalas. Un te ir tāds neliels vingrinājums, ja, kur, ja jūs saliksiet, kā lai parāda, pirkstu tādā gredzentiņā, tad arī principā veidojās šī te pati spirāle ar šo te pašu principu, kur pirmā falanga ir 2 vienības, nākošā ir 3, tālāk 5, tālāk ir 8, un es ceru, ka visiem izdevās apskatīties to īso video par Fibonacci skaitļu rindu, kur mēs varam redzēt, kā katri 2 iepriekšējie cipari veido trešo un tā uz priekšu,
Un, pieņemsim, visums arī griežās ar šīm te divām zelta griezuma spirālēm, un mākslā tiek izmantot šis te zelta griezums ļoti daudz kompozīcijā, gan fotogrāfijās, gan gleznās, gan arhitektūrā. Īstenībā būs man jāsagatavo vēl viens slaids, kur ir tieši arhitektūra un fotogrāfijas un interjeri redzami. Un lūk, tie tās pieminētās DNS spirāles, kuras, ja šī zelta griezuma mēs saucam par spirāli, un tā tas arī ir, tad paskatieties, kā šīs DNS spirāles šķērsgriezumā izskatās un veido arī mandalu. Un tieši tāpēc mūsu organismam, mūsu visai bioenerģētikai ļoti viegli atpazīt visu to, kas ir iekodēts šajās te gaismas mandalās. Arī cilvēka acis ir mandala. Un jā, te ir tas atgādinājums par to, kā tad veidojas 1 + 1, tā tad ir 2, 1 un 2 ir 3, 2, 3 ir 5, 3, 5, 8, 8, 5 un 8 ir 13, tālāk 21 un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Un mums te būs šodienas otro daļu sākot viens praktisks arī vingrinājums. Pirms mēs ķersimies pie mandalas ģenerēšanas, mēs izskaitļosim šo te Fibonacci skaitļu rindu un atradīsim to fraktāli, jo šīs te mandalas arī sauc par visuma fraktāļu hologrammām. Ja? Tas tā, es vienkārši parasti cenšos neizmantot šos te sarežģītos vārdus, bet arī droši vien esat dzirdējuši un redzējuši, ka uz sniegpārsliņas, ja, ka viņas veido tā kā tādu mandalas formu, un var arī redzēt, ka tā ir 6 stūri forma, šūnas forma, ja. Un tāpēc arī mēs tās dažas, apskatīsim, mācīsimies tehniku, kā šūnas mandalā ieskaitļot, ieprogrammēt informāciju. Un kāpēc es šo te slaidu uzliku, jo, protams, ka ja, zinot to, ka mēs cilvēki lielā mērā sastāvam no ūdens un izrādās smadzenes ir vislabākā vieta mūsu organismā. Kaut gan nē, cilvēkam pēc šitiem cipriņiem sanāk, ka muskuļi un asinis un tā, bet īstenībā ir viens slaids, kur tieši smadzenes ir atzīmēts kā vislabākā vieta. Tas man tā interesanti likās. Nu jā, ar to es gribu teikt, ka ja mēs varam ievadīt informāciju ūdenī, mēs attiecīgi varam arī ievadīt informāciju mūsu organismos un tādā veidā ieprogrammēt viņus uz veselību. Jo tāpēc, ka fizikas likums, ka viss ir vibrācija, viss ir enerģija, to mēs visi zinām, ja vēl no skolas laikiem. Un kas tad ir vibrācija? Vibrācija tie ir attiecīgi viļņi. Ja skaņas viļņus mēs dzirdam, un, pieņemsim, matērijas viļņus mēs redzam, ka akmeni iemet ūdeni un aiziet šie te viļņi, tad visbiežāk par gaismas viļņiem mēs neaizdomājamies, kaut gan gaismas viļņi ir tieši tādi paši viļņi, kas iedarbojās caur redzi uz mūsu psihi, un es esmu dzirdējusi, es nezinu, dod Dievs man to dzīvē nepārbaudīt, bet ka akli cilvēki tieši caur šīm te krāsu vibrācijām, teiksim tā, saredz to krāsu, kas ir apkārt, jā. Reāli fiziski viņu neredzētā. Jā, arī, ja runājam par šiem te enerģetiskajiem centriem, tad pamatā šīs ir laikam viss vienkāršākais izskaidrojums gan cipariem, ko mēs izmantojam Fibonacci gaismas mandalās, gan arī krāsām, ar kādām mēs operējam. Jo tāpēc, kad jau ir tā kā vispār pieņemts, kura krāsa par kuru enerģētisko centru atbild. Un līdz ar to, ja mēs atbildīgi izturamies pret to, ko mēs redzam, ko mēs dzirdam, ko mēs ēdam, ko mēs klausamies, kādā vidē mēs dzīvojam, tad mēs varam izmainīt savu realitāti. Un tad brīdī, kad es saku, ka ar gaismas mandalām var izmainīt savu realitāti, es nemeloju.
Tajā tur vienkārši man ļoti patīk šitas te slaidiņš, tāpēc es viņu ieliku vēlreizīt. Mazliet par to, kā atšķirās mandalas, kā viņas iedalās, teiksim tā, ja. Ir ģenerējošās mandalas un ir terapeitiskās punktu mandalas. Ģenerējošās mandalas būs visas tās, kas būs šādi te rūtiņās vai rombiņos vai kvadrātos vai šūnās vai trīsstūrī vai pat zvaigznes formā iestrādātas. Tās visas būs ģenerējošās mandalas, jo viņas tiek pēc noteiktas šīs te Fibonacci skaitļu rindas principa izskaitļotas un attiecīgi izkrāsotas, un tādā veidā uz mums iedarbojās ģenerējoši, vibrējot un iedarbojoties uz mūsu psihi, uz mūsu telpu. Viņas visbiežāk tiek izmantotas, kā es teicu, dzimšanas dienas mandalu ģenerējot visdažādākos, teiksim, fortūnas kodus, var kādam pasākumam vai projektam uztaisīt, pieņemsim, tādu iekodējot attiecīgo datumu, uztaisīt attiecīgi to mandalu un tā kā, lai pieņemsim tur, nezinu, gatavojoties kādam pasākumam, var kāzām mēdz arī uztaisīt šādas te, pēc tam, piemēram, uzdāvināt jauniešiem, uzģenerē ar kāzu datumu šo te mandalu un, ne tikai datumu, vietu, laiku, un tad uzdrukāt, piemēram, uz kanvas, uzdāvināt viņiem kā kāzu dāvanu, viņi pēc tam viņu noliek guļamistabā un katru dienu veldzēs tādā savā burvīgajā mīlas apliecinājumu kāzu dienā. Protams, es saku, visdažādākais pielietojums ir. Arī šīs te šūnu veidu mandalas, kā es teicu, viņas gan vārdam, gan, teiksim, nosaukumam. Man viena meitene pasūtīja, viņi dibināja ar vīru firmu, un viņiem vajadzēja, teiksim, uz produktiem atšķirīgu logo. Un tad, piemēram, mēs uztaisījām šādu te logo, to konkrēto viņu firmas nosaukumu, un tādā veidā arī šīs te mandalas var pielietot. Medicīnā, homeopātijā tas ir jau pieminētais ūdens, un ja, piemēram, negribās bojāt iekšus ar kaut kādām ķīmiskām farmācijas tabletītēm, bet tu zini, ka tev noteikti, pieņemsim, tā viela ir vajadzīga tavam organismam. Man, piemēram, magnīs vai dzels būtu varbūt vajadzīgs. Un tādas atsauksmes ir, kur tiešām var šādā veidā asins ainu paaugstināt. Nevis paaugstināt, bet uzlabot. Un var jebkuru to, pieņemsim, paracetamolam kaut kāda tā, es nezinu, kas tā aktīvā viela ir, viņu, pieņemsim, uzrakstam ar vārdu, tad pārvēršam ciparus pārvēršam, ierakstam attiecīgā mandalas matricā, pēc tam pārvēršam krāsās un piestiprinam pie ūdens glāzes un dzeram tādu ūdeni, un nav jādzer paracetamols, piemēram. Tāds veids arī. Lūk, un šis te savukārt ir tās, var redzēt, kādas izskatās šīs terapeitiskās punktu mandalas. Šī te ir, laikam, ja pieņemsim tā pati ģenerējošo mandalu skaitļošana, protams, arī ļoti meditatīvs un terapeitisks process, jo mēs tādā brīdī sarunājamies ar savām augšņām, ar savu augstāko es, mēs varam dabūt informāciju no kosmosu vai no dvēseles dzīvēm vienalga. Tad šīs te terapeitiskās punktu mandalas, viņas ir tieši pirmām kārtām jau kā es teicu, tādas diagnosticējošas, ja, piemēram, pirmo mandalu mēs paņemam pa punktiem, izzīmējam, mēs nodiagnosticējam, šajā brīdī par šo konkrēto jautājumu manas dvēseles stāvoklis ir tāds un tāds. Tas ir tā kā, kā pirkstiem ir pirkstu nospiedumi, tā šīm te
terapeitiskajām punktu mandalām ir šis te dvēseles nospiedums tajā konkrētajā brīdī, kas notiek. Jo, ja jūs tos pašus punktus paņemsiet pēc nedēļas vai divām, vai pat ja pēc dienas zīmēsiet to pašu punktu matricu un ļausieties impulsam ņemt to zīmolu, pēc kura rokas sniedzās un nedomāsiet ar kreiso smadzeņu puslodi, tad būs pilnīgi cits zīmējums. Nav vienādu attēlu. Tā kā, jā, šādā te veidā notiek dziedināšanas process. Un savukārt bērniem, piemēram, gadās, kad kaut kas ir noticis tur bērnu dārzā vai skolā, un tas mazais cilvēks, viņš negrib par to runāt, bet ja jums izdodās viņu, piemēram, kaut kādā veidā izprovocēt uz zīmēšanu, jūs iedodat, piemēram, tur attiecīgi punktu terapeitisko mandalu, un abi divi vienkārši kopā blakus sēžat, vienalga, harmonizācija, ja, piemēram, tāda neitrāla mandala. Jūs izzīmējat to harmonizāciju un procesa gaitā jau varbūt tās saruna veidojās, kāpēc viņiem tieši tādu krāsu, un kāpēc tos punktiņus tā savienoja. Ir iemesls, tā teikt, uzsākt sarunu. Un bez tam arī, protams, ka tad, kad ir tā mandala gatava, var pēc tā zīmēm pateikt, kas notiek tā cilvēciņa dvēselē. Lūk, un tad, jā, tādā veidā arī ir daudz vieglāk risināt tālāk jau visus šos te kaut kādus sarežģītos jautājumus. Tad, ja man jautā, kā tad reāli praksē var pielietot, tad iespējas ir visdažādākās, cik jums fantāzija atļauj. Man šķiet, ka tas spilvens kreisajā stūrī, man šķiet, ka tas bija, ja es nekļūdos, 3. plūsmas viena no meitenēm ņēma un izšuva savu dzimšanas dienas mandalu, Bārkšķu rakstā uz spilvena, un viņai katru dienu ir viņas mīļā paršā dzimšanas dienas mandala, un viņai ir iespēja no viņas bagātināties un uzņemt šo enerģiju. Ir cilvēki, kas uz savas brokastu krūzes uzliek, ir kas uz ūdens pudelēm, tā kā ļoti daudz un dažādas iespējas ir.